Un nākamais pičotājs būs Anita Šatrovska no Camp Hill nodibinājuma Rožkalni. Lūdzu, Anita. Labvakar visiem! Es esmu Anita Šatrovska un šovakar ne tikai pičošu, bet arī dalīšos savā pieredzē kā aizgādnes pilngadīgai personai ar garīga rakstura traucējumiem. Kaspars ir uzaudzis bērnu aprūpes centrā, jo viņa mammai nebija atbalsts, labs padoms un izpratnes, kāda varētu būt viņas dēla dzīve, kurš bija piedzimis ar Dauna sindromu. Un, kad Kaspars kļuva pilngadīgs, viņš nonāca ilgstošās aprūpes centrā, kur mēs arī iepazināmies. Starp mums radās īpaša saikne un es redzēju, Kasparā potenciāli vienlaikus sapratu, ka aprūpes centra vide nenodrošina viņam izaugsmas iespēju. Un mēs zinām visi to labo sajūtu klātesošo darot jēgpilnu darbu, kad darbs sniedz rezultātu, ir gandarījums. Tāpat arī šiem cilvēkiem ar garīgu rakstura traucējumiem darbs ceļ viņu pašapziņu, dod dzīvē jēgu un ļauj sajusties vērtīgai sabiedrības daļai. Vai zinājāt, ka cilvēkiem ar garīgu rakstura traucējumiem ir vislielākie šķēršļi un grūtības iegūt darbu un būt pieņemtiem? Tikai apmēram 14% Latvijā šīs mērķgrupas ir nodarbināti. Tā kā man bija liels izaicinājums rast Kasparam iespēju. Un es atradu Camp Hill Rožkalni. Rožkalni ir īpaša vieta lauku vidē, sociālterapeitiska kopiena, kas jau 26 gadus ir gan māja, gan darba vieta cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Šeit cilvēki dzīvo kopā un saņem ne tikai aprūpi, bet arī iespēju darboties un būt aktīviem. Rožkalnos ir lauksaimniecība, bioloģiskā lauksaimniecība, ir ferma ar govīm, ir mājputni, piens tiek pārstrādāts dažādos piena produktos, ir dārs, tiek audzēta un vākta tēja un garšvielas. Katram ciemeniekam, kā mēs mīļi viņus dēvējam, ir iespēja pēc viņu spējām un prasmēm darboties kopienas darbos. Tam tiek pielāgota vide, sniegts atbalsts, lai darītu, un caur darbu viņi aug. Un to es esmu pieredzējis caur Kasparu, kas šeit dzīvo tikai 4 gadus, bet ir Rūta, Dzintars, Kaspars un citi ciemenieki, kas šeit dzīvo un darbojās 15, 20 un vēl vairāk gadus. Vēl skaista nodarbošanās mums ir papīra darbnīca. Ik gadu šeit tiek izgatavotas vairāk kā 13,000 darba burtnīcas Valduru skolām Igaunijā un Latvijā. Burtnīcas ir kvalitatīvas, dažādām vāku krāsu, papīra biezumu, bet galvenais tās tiek izgatavotas ar rūpību, ar mīlestību. Līdz ar to katra burtnīca ir īpaša. Un šeit sekot mūsu biznesa attīstības ideja. Mēs gribam radīt jaunus produktus, mēs gribam radīt jaunas darba burtnīcas, kas būtu specializētās burtnīcas bērniem ar disleksiju un disgrāfiju, kā arī burtnīcas Valduru skolām un ne tikai ar līnijām, rūtiņām un nošu līnijām. Tas dod iespēju mums darīt vēl vairāk, vēl labāk un radīt arī jaunas darba vietas. Tā sociālā ietekme ir, mēs nodrošinātu ilgtspējīgu, videi draudzīgu ražošanu, kas ir roku darbs kā pievienotā vērtība, ko veic personāls ar garīga rakstura traucējumiem. Un tas ir ieguldījums izglītībā. Mēs risinām izglītības pieejamības problēmu, radot šīs specializētās burtnīcas bērniem ar disgrāfiju un atbalstot alternatīvās pedagoģijas skolas. Ar iegūto grantu mēs gribētu izmantot, lai radītu jauno produktu maketus, lai izgatavotu pirmos demo eksemplārus katram burtnīcu veidam, lai tās testētu skolās un ģimenēs, lai pilnveidotu arī dizainu. Katru rītu satikt cieminiekus un redzot, kā viņi ar prieku dodas savos darbos, ir piederīgi un novērtēti, ir man liels gandarījums. Tai brīdī es saprotu, jā, viņiem ir vieta šajā pasaulē, un mēs uzturam attiecības ar Kasparu māmu, un viņi ir gandarīti, kad redzot, cik kvalitatīvi viņas dēls dzīvo šodienā. Un es ticu, ka caur mūsu iniciatīvu tādu Kasparu varētu būt vēl vairāk. Paldies! Anita, paldies! Laiks žūrijas jautājumiem!
Paldies par prezentāciju. Mans jautājums ir par Burtnīcas cenu un par to, cik liela arī ir tā klientu auditorija, cik daudz ir to pircēju, kam tieši šādas specializētās burtnīcas būtu noderīgas. Tieši, ja mēs runājam par disleksiju, es mēģināju iegūt datus, un patiesībā tas nav iespējams. Es pat sazinājos ar disleksijas asociāciju. Jā, tam arī vajadzēs droši vien to finansējumu, lai cauri, jo arī šo diagnozi tā netiek uzstādīta. Viņa tā netiek uzstādīta. Tā kā tas būs izaicinājums, bet es domāju, ka tas atradīs klienti mūs. Noteikti viņi paši atradīs. Man ir jautājums par tām burtnīcām, kuras jūs jau šobrīd ražojat. Kur var iegādāties tādas burtnīcas? Mums ir mājaslapa, un tur ir arī informācija, un var izvēlēties arī krāsu veidu, un cik jūs gribat papīra lapas iekšā, un tā kā, jā, tad rakstiet e-pastu, un var iegādāties. Man ir jautājums tāds. Māja, kur mitinās šie bērni, pusauģi. Pieaugušas personas, pilngadīgas. Pieaugušas, jā. Protams, viņi maksā kaut kādas līdzekļus. Kur finansējumu jūs līdz šim esat dabūjuši? Es domāju, kā jūs uzturiet to visu? Tātad mēs nodrošinām sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, kas ir grupu dzīvokļu pakalpojumus un specializētās darbnīcas. Un pašvaldības ir tās, kas finansē mūsu cilvēkiem šo pakalpojumu. Bet pašreiz jums jau uzņēmums ir dibināts? Mēs esam procesā, jo tas apgrozījums nav tik liels. Mēs esam iestājušies asociācijā un šobrīd mēģinām saprast, kā būtu. Bet noieta tirgus jau burtnīcām ir? Burtnīcas jau ir no 2004. gada. Mēs jau darbojamies vairāk kā 20 gadus tieši burtnīcas ražojumu un paši darbojamies 26 gadus. Tas ir jūsu ienākuma avots faktiski? Ne tikai burtnīcas. Mums ir arī bioloģiskā lauksaimniecība. Mēs esam pašpietiekami kopiena, cenšamies būt pašpietiekami. Jūs arī tirgojat šo? Mēs arī tirgojam. Paldies. Teiksim paldies Anitrai Šatrovskai no Camp Hill nodibinājuma Rožkalni.